Sveiki, draugi! Šajā epizodē parunāsim par siltumsūkni, kā labāk viņu izvēlēties un kā viņu efektīvāk pieslēgt pie jūsu mājas. Čau, Vadim! Čau, Kristap! Ķersimies uzreiz klāt, pastāsti, kas ir galvenie faktori izvēloties siltumsūkni konkrētajā miteklī? Vairāk runāsim par jaunbūvēm šodien. Kopumā, ja mēs skatāmies, es domāju, ka primārais būtu jāsaprot, kāds ir pielietojums, būs karstais ūdens un apkure, vai būs tikai apkure, kāds būs tas siltuma izstarojuma avots, būs tās siltās grīdas vai radiatori, no kā ir taisīta māja, no attiecīgi, cik viņi ir energoefektīvi. Plus arī klimatiskais izvietojums, piemēram, ja mēs skatāmies kaut kādā piejūras reģionā, tad tur tas klimats būs tomēr nedaudz maigāks nekā tajā pašā kādā iekšzemē. Ja, tāpēc būtu nepieciešams izvēlēties piemērotāko iekārtu šim mājoklim, balstoties uz vairākiem faktoriem. Tie ir, teiksim, pāris no tiem visiem faktoriem, kas ir nepieciešams. Bet labākajā gadījumā nevis pašam izdomāt, bet tomēr pajautāt kā profesionāļiem, piemēram, kā jums, kāda ir nepieciešama tā iekārta un cik daudz kilovatu ir nepieciešama. Labi, bet tu man pastāsti, esmu bijis jau pie projektētāja, jau atradis māju būvnieku, santehniku es arī esmu izvēlējies, jau arī ventilācija man ir padomā, bet tagad es gribu izvēlēties siltumsūkni. Kā tieši es varu aprēķināt nepieciešamo jaudu manai mājai? Atkal ir vairāki varianti. Ja, viens no tiem varbūt galvenajiem variantiem, kas ir jāskatās, ir tas energoefektivitātes certifikāts. Ja māja, atkal pieņemsim, ja māja tiks būvēta pēc energoefektivitātes certifikāta visiem nosacījumiem, tad var pieņemt šos zudumus, kas ir norādīti energoefektivitātes certifikātā. Tā vidēji tiek ņemti no 50 vatiem uz kvadrātmetra mājas siltumam šajā gadījumā, lai aprēķinātu to nepieciešamo mājas siltumu. Tas ir jaunbūvēm un tad vecākām mājām, kurām siltinājums ir, bet varbūt mēs teiksim, ka viņš nav tik labs. Atkal ir jautājums, tomēr jāskatās pēc šiem te visām lietām, tiem pašiem energocertifikātiem, vai mēs varam pieņemt, ka tie ir kaut kādi 70, 80 un uz augšu vati uz kvadrātmetru. Teiksim, standartā, piemēram, man ir 120 kvadrātmetru mājiņa izvēlētos, ko tu liktu sev? Atkal jautājums. Ja mums ir 120 kvadrātmetru māja ar siltām grīdām jaunbūve, droši vien gaisa ūdens, jo pirmkārt izbūves cena būs daudz zemāka. Otrkārt, efektivitāte būs tā kā laba efektivitāte. Un treškārt, dēļ tā, kad atkal būs, atkal atgriežamies pie tā, kā viņš izskatās ārējais bloks. Kondicioniera bloks tikai lielāks, iekšējais bloks, ja ir iebūvēto tvertni, tad ir leduskapis. Ja ar atsevišķo tverti, kā izskatās kā gāzes katla iekšdaļa, pie kuras tad pievienojas karstā ūdens mūts. Okay. Tā kā, atkal skatāmies, ja ir platības tur, teiksim, no kaut kādiem 80 līdz kaut kādiem 200-250 kvadrātmetriem, rupji runājot, siltās grīdas jaunbūves, tad mēs varam droši skatīties uz gaisa ūdens, jo pirmkārt izmaksas par izbūvi ir zemāks. Ne tā kā gaisa, protams, zemāks, bet zemāks nekā zeme ūdens vai tas pats ūdens. Efektivitāte, pieejamība un vieta, ko viņš aizņem mājās. Ja? Tas ir viens. Ja mēs runājam jau par zeme, ūdens vai tas saucamais ūdens arī variants viņam ir. Ja, tad tur ir atkal variants. Ir nepieciešama zeme, ir nepieciešami zemes darbi, tie izbūves darbi ir dārgāki, un tajā platībā, kur ir ierakta šī te ārējā kontūra, kas ir nepieciešama, lai sniegtu šo siltumu mājai, jūs nevarat stādīt dziļsakņu augus. Tas nozīmē, ka koki tur nevar augt, zāliņus tur varēs augt, krūmi tur varēs augt, bet dēļ tā, ka ap tām caurumiem veidojās šis te salums, tāpēc, ka viņš ņem no siltumu no zemes, tad tur tie saucamie koki vai tā kā dziļsakņu augi nevarēs augt. Jā, bet ir daudz lielāks koeficients viņiem, tā kā, ja jums tur gaisa ūdenim ir 3, varbūt 4 kaut kādām mājām, ļoti labām mājām mēs tagad runājam, tad zemes siltumsūknim ir stabili kādi 5
5,5 vismaz. Ja? Bet izbūve ir reiz 2 salīdzinot, vismaz reiz 2 salīdzinot ar gaisu ūdeni. Un tad būtībā es saprotu, ka zem ūdens mēs skatāmies tad, ja mēs ļoti vēlamies šo te iekārtu, vai otrs variants, kad 250 plus kvadrātmetru mājas. Jā. Nu arī jāņem vērā, ka ja ir radiatoru sistēmas, tad ir augstāka temperatūra nepieciešama. Un atkal, jo ir augstāka temperatūra, jo ir efektivitāte vajadzīga atkal augstāka. Kā siltumsūknis sadarbojas ar siltajām grīdām, ar radiatoriem, nezinu, ar to pašu ventilāciju? Mēs šeit vairāk runājam tā kā par privāto sektoru, teiksim tā. Skatoties atkal no tāda viedokļa, kad mēs šobrīd runājam tikai par jaunbūvēm vai, teiksim, labi siltinātām mājām, tad, jo augstāka temperatūra ir jādod šajā siltuma izstarojuma virsmā, kas ir siltās grīdas vai radiatori, jo proporcionāli tā efektivitāte samazinās tiem siltumsūkņiem. Ir augstās temperatūras siltumsūkņi, kuriem tie kompresori ir tā kā specializēti veidoti, un viņiem tā efektivitāte būs, piemēram, uz radiatoriem labāk nekā zemās temperatūras siltumsūkņiem. Un tad tas nozīmē to, ka, piemēram, ja mēs radiatoros dosim 55 grādi ziemā pie mīnusiem, ja, tad siltais grīdās mums maksimāli būtu jādod kaut kā 35, un tie 20 grādu delta, kas ir starp šiem te abiem siltuma izstarojuma avotiem, ir diezgan liela summa ziemas laika periodā, kas ir atšķirība. Tātad būtībā pat ar augsto temperatūru siltumsūkni tā efektivitāte tāpat ir zemāka nekā, piemēram, ar siltajām grīdām izstarojam uz tieši tādu pašu māju. Jā. Līdz ar to patēriņi var mainīties, kaut arī siltuma pieprasījums ir viens un tas pats. Patēriņi var mainīties, jā. Nu, tur atkal skatoties pēc mājas, tur no 20 līdz kaut kādiem 35% vismaz. Ko tu ieteiktu, vai vienmēr ir jāņem lielākas jaudas siltumsūknis? Es, piemēram, neesmu īsti pārliecināts par māju, vai tas ir pareizi, ka es paņemšu, piemēram, nezinu, uz māju, kur vajadzīgi ir 8 kW siltumsūknis, es paņemšu 16. Ko tas man mainīs? Teiksim tā, ir kā jebkurā mehāniska iekārta, kura strādā. Ja jūs paņemsiet lielāku jaudu nekā ir nepieciešams, tas nozīmē to, ka viņš nestrādās uz sev ieteiktā diapazona. Jo vienmēr ir tas saucamais nominālais mērs, kurš ir nepieciešams, lai efektivitāte samērā ar to, cik tā iekārta patērē un dod ārā, ir tieši tajā ideālajā punktā. Jo lielāk iekārta tiek paņemta, jo mazāk viņai ir nepieciešama jauda, jo mazāk viņa ir zem tā nominālā daudzuma, tas arī nav efektīvi. Jo viņa slēgsies ārā, attiecīgi slēgsies iekšā atkal un strādās nevis kā, piemēram, kā inverters, kas ir, paskaidrošu vienkārši varbūt, lai inverters tad attiecīgi strādā pēc jaudas, viņam nepieciešama, piemēram, tur 6 kW, viņš strādās 6 kW, būs siltāks ārā, vajadzēs 4, viņš nokrītās uz 4 kW. Ja? Šajā gadījumā viņš strādās tā kā iepriekšējās tehnoloģijas bija on-offs, viņš sasniedz, piemēram, kā leduskapim, ja? Viņš sasniedz temperatūru, atslēdzās, temperatūra nokrīt, viņš ieslēdzās, sasniedz temperatūru, atslēdzās, un tā slēgšanās iekšā un ārā patērē daudz vairāk enerģijas un kļūst daudz neefektīvāka nekā uzturot šo nepieciešamo jaudu tajā diapazonā, kurā ir vajadzīga. Labi, bet pastāsti, kādas ir biežākās kļūdas, ko cilvēki vai pasūtītāji pieļauj izvēloties siltumsūkni vai neizstāstot kaut kādas konkrētas lietas, kad mēs izvēlamies siltumsūkni konkrētajai mājai? Varbūt sāksim pat ne ar to, ka izstāstot. Es domāju, ka lielākā kļūda ir tāda, ka lētākais nevienmēr ir labākais. Tas nozīmē to, ka, ja jūs skatāties pat uz labu iekārtu, vai laba ražotāja iekārtu. Mēs nerunājam šobrīd, ka, piemēram, Japāņi ir super labi vai ķīnieši ir super slikti. Mēs runājam par to, ka vienā diapazonā starp tiem pašiem Japāņiem un ķīniešiem ir labas iekārtas priekš sava budžeta, ja, teiksim tā. Bet ja jūs iedomājaties tagad, es paņemšu Japāni, bet es paņemšu vislētāko Japāni, un paņemšu viņu balstoties tikai uz cenu, nevis uz mājas nepieciešamību, uzreiz ir jau tā kā saucamais sarkanais karoks, jo tajā brīdī jūs jau veicat darbības, lai uzsāktu to lavīnu, kas beigās tai mājai nebūs neefektīva, ne cilvēks būs neapmierināts un
Pat tas pats variants ir, kad neuzklausa šo te montāžas firmu, kas saka, nē, jums ir nepieciešama šī te jauda. Labāk ir izzināt, saprast, pateikt visu informāciju par māju, nepieciešamībām un visām pārējām lietām, un tad veikt tikai šo te izvēli. Nu, labi, un cik svarīgs ir šīs te servisi, vai tādi vispār tiek veikti, un apkopes, viņas ir ikgadējas vai ik pa pāris gadiem, kā tur īsti ir, un vai tās vispār ir nepieciešams? Teiksim tā, jo mēs šobrīd runājam par visām mehāniskām lietām. Visām mehāniskām lietām ir nepieciešamas apkopes. Tas paildzina gan dzīves ilgumu šai te iekārtai, gan arī nodrošina to, ka viņi strādā efektīvi. Jo, ja mēs skatāmies uz visvairāk šobrīd tā kā pārdotām iekārtām, tie ir gaisa ūdens. Gaisa ūdens iekārts ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir ārējais bloks un iekšējā bloka, teiksim, tie filtru sistēmas un šī te ūdens cirkulācijas sistēma, kas viņam ir. Ja mēs skatāmies uz ārējo bloku, iedomājamies, ka mums ir āra bloks, viņam aizmugurē ir šī te siltummaiņa reste. Ja viņa paliek netīra un aizaug ciet, tas nozīmē to, ka tas gaisa plūsma, ko viņš dzen cauri, lai sasniegtu šo te freonu ciklu un nodrošinātu to efektivitāti, krīt. Un, attiecīgi, māja viņa var būt vēl saņemt to siltumu, kas viņai ir nepieciešama, bet par daudz augstāku izmaksu. Tas nozīmē to, ka apkopes ir nepieciešams, apkopes ir jātaisa, pašiem arī jāpieseko līdzi, nevis pēc tam saukt montāžu firmu, kad jau viss, teiksim, ir ļoti bēdīgi. Bet ieteicamais ir vismaz vienreiz sezonā, pirms sezonas sākuma. Tas ir vismaz. Labākajā gadījumā ir pirms sezonas sākuma un pēc sezonas beigām. Paldies, draugi, ka noskatījāties šo epizodi. Ja arī jūs vēlaties kvalitatīvu iekārtu, droši pieskaties pie Siltumsūknis LV vai pie Klimata draugiem. Mēs jums nodrošināsim pareizo iekārtu ar ļoti labu uzstādīšanu.